Vēl nezinu, kas ir tecis un grib aizbraukt piedzīvojumā nost no asfalta, tad ir plašs klāsts, sākot ar 300, 625, 800 un 900 kubiem izcēla sabiedrotie piedzīvojumā. Vogue Rally 300 būs viegls, kad jāvāk ārā no dubļiem, bet aizbraukt var arī uz kalna galu kādā Itālijas tetā. 625. jauda pilnīgi pietiekami, lai brauktu offroadā un arī svars pietiekami atbilstoši, bet tajā pat laikā var izcelt braukt arī pa grantētiem, negrantētiem asfalta ceļiem un patiesībā apceļot visu pasauli. DS 800 Rally, tas, ko es pats esmu pārbaudījis praksē, izcils braukšanai pa asfaltu, izcils braukšanai ceļojumā, un ja gribās iebraukt tetā, piemēram, Horvātijā vai Latvijas mežos, var izdarīt arī šādi un spoguli aizlocīt, un nekas to nenolauzīs. Izcils modelis, 24 litru bāka un Vožs 900 DSX. Motocikls, kas aprīkots ar jaudīgu 900 kubu motoru, Brembo bremzēm, visām lietām. Kruīzes kontrols, quickshifters, apsildāmie beņķi, apsildāmie rokturi, aklo zonu radars, tātad viss, kas ir vajadzīgs, ja tu brauc kādus 20–30% offroadā un pārējo pavadi ceļojumos pa asfaltu. Izcils motocikls, ar ko apceļot pasauli.